Es izlasīju šodien, ka laba ir diena, lai iesētu tomātus tādus. Man jau te tieši zeme ar tomātiem sagatavota, nopirkta. Kaut kas varbūt teiks par vēlu, bet tā kā es stādu tomātus laukā, tad par vēlu nekas nebūs, būs tieši laikā. Jo agrāk, redz, ar vienu roku man ir diezgan pagrūti, jo agrāk sēt viņi pāraug, jo nevar ātrāk tāpatās par maija sākumu viņus izstādīt laukā, un viņi vienkārši pāraug, un arī jēgas tad nav. Zeme ir sagatavota. Es bļodaņā lieku, lai pārāk varbūt neizbērst, bet vienalga kur piebērusies. Man šķirnes ir mūsu pašu šitās te no Neslinko Latvijas, jā. Sanktpēterburga ir parādījusi sev kā lauka tomāts, kurš ļoti labi ražo un neplīst. Sibīrieti es mēģināšu šogad pirmo reizi, Dinoņa agros arī mēģināšu, un vēl gudrā Eva arī ļoti labi sevi parādījusi, ir kā ļoti labi ražošu lauka šķirni. Man te vēl no gudrās Evas no iepriekšējiem gadiem ir palikusi, tā es to iestādīšu un tad iesēšu un tad pārējos. Man daudz stādiņu nevajag, man vajag kādus 12, tikai es vairāk laukā neaudzēju, mums pilnīgi pašu mājas ēšanai pilnīgi pietiekoši ir un konservēšanai. Un te otrā kastītē es iesēšu samtenes. Samtenēm varbūt bišķi par vēlu, bet, it kā es parasti ar tomātiem reizē sēju un viņas smuki sajauku. Un te vēl esmu sagatavojusi šito te tādu lentu, kur te viņa man ir jau daudz atrakstīts, lai es sarakstītu, kur kāda šķirne ir. Un tad es laukā arī stādu, lai es zinātu, un lai zinātu, vai nākošajā gadā man viņus vispār stādīt, vai nav vērts stādīt. Man sēkliņas jau ir saliktas, tagad es viņas vienkārši bišķi iespiedīšu zemē un bišķi apsekšu, jā, nekādu virsū vairs papildus zemi nebēršu. Man te ir uz 18 sēkliņas, bet, līdz dārzam nonāks 12. Es uz to rēķinos, ka kāda var neizdīt, kāda var būt tāda, kā teikt, nepārāk smuka, varbūt vārgāka. Tā kā Neslinko piedāvā pa 10 sēklām no katra, tā man te principā vairākiem gadiem tās, kuras man te eksperimentālās, es viņas te pa 3. Bet tās, kuras es pastāvīgi sēju, 2 šķirnes, tās man uz 2 gadiem. Un kur es jau sarakstīju, kur kāda sēkliņa būs. Tā, un tagad vēl bišķi viņas aplaistīt, apsmidzināt. Tā, un šitajā kastītē mēs tūlītās iesēsim samtenes. Man veikalā ir paņemtas vienkārši zemās samtenes, 2 šķirnes es paņēmu, vienas tādas sarkanīgas, vienas it kā jauktās, un es viņas iesēšu. Šitām gan es bēršu virsū zemi, jo viņas ir paši redzot diezgan tādas garenas un iespiest viņas zemē nevarēs, tā ka es viņas apbēršu ar zemi. Un tagad atliks tikai apsmidzināt. Tā, bet tomēr bļoda noderēja. Šoreiz es pārbēru pāri diezgan daudz. Samtenēm es nekādus uzrakstus neko nelieku, jo viņas vienkārši man kā dekorācija un neinteresē, kāda tur šķirne bija vai kas. Un, lai zemi nesabliedētu, es ar tādu pūšamo
pūšamo, vai kā viņu vai pareizāk pateikt, es apliešu. Un tagad, principā, es katru dienu, katru rītu tā viņus arī aplaistīšu, lai zemīte būtu visu laiku mitra. Kamēr izaugs un izdīgs, un arī, kad vēl būs izdīguši arī. Jā, varbūt no sākuma pat 2 reizes dienā. Jo viņiem vajag mitrumu, lai tomēr izdīgtu. Jā. Tā ka, nu, tomātus, kā es jau arī teicu, šodien visu dienu var 23. martā, laba diena esot, var visu dienu vēl paspēt, kuri nav iesējuši, var vēl paspēt iesēt. Paldies par uzmanību, tā līdz nākošajai reizei.